Nu, mīļie skatītāji, mēs esam atpakaļ studijā un tiešām jūs esat uzminējuši. Pareizi, studijā ir Ēriks Punculis un studijā ir Daniels Cīrulis. Aleluja! Aleluja! Jā, mēs ļoti priecājamies jūs šeit redzēt Ķekavas draudzes Jēzus vēstniecību telpās, kur mēs noteikti uzņemšanu raidījumu. Un mēs daudz ko gribētu jums parunāt un daudz ko jūs varat izstāstīt skatītājiem. Kā šodien jums ir dzīve, kā bija toreiz evangelizācija, kā tas notiek tagad, kāda ir jūsu dzīve bija toreiz, kāda viņa ir tagad. Ne, Māri? Jā. Tad studijā ar mani ir arī Māris Madalāns, evaņģēlis un mācītājs no Oslo. Draudzes Jēzus vēstniecība, jā, un mums būs labas sarunas, ticu. Amen, amen. Jā, patiešām skatītāji jūs esat uzminējuši, un raidījuma galvenais sponsors Orklas kompānijas pārstāvis Daniels Cīrulis šeit sēž, un tie, kas vēlās saņemt šos krēmus pa puscenu, vai kas uzminēja abus, tad viesus tie varēs saņemt mazo sejas krēmiņu pa brīvu dāvanā. Sazinieties ar Danielu pa taisno. Jūs atradīsiet viņa kontaktus Facebookā vai Messengerā rakstiet Danielu. Jā, un katrs, kas neuzminēja, saņem mūsu svētību, Jēzus vārdā svētību. Amen. Un, ja Daniel, tu gribi, vari padalīties saviem kontaktiem, lai zin, kā tev zvanīt, kā tev atrast. Mans telefons ir 259 28 648. Var zvanīt vai uzrakstīt, tā kā droši. Jā. Un var pievienoties arī evanģelizācijai, laipni aicināt cilvēki. Sludinām šo evaņģēliju, brauc pa Latviju, nes šo evaņģēliju pa Latvijas pilsētām, ciemiem, rajoniem. Sludinām arī Vecrīgā, nesam evaņģēliju, glābjam dvēseles. Cilvēki laipni aicināt pievienoties pa piekdienām, katru piekdienu 19. pie McDonalda esam. Un brīvā laikā evaņģelizējam arī pie stacijas, vienā pusītē, kur ir tas Hesburgers, otrā pusē Stokmans, tās kāpnītes. Tajā vietā arī laipni aicināti brāļi māsas evaņģelizācijās pievienoties arī Lielvārdē, Ogrē, Ikšķilē, rakstīt, zvanīt man un kam ir sirdī arī pa Latviju braukt kopā ar maniem. Nes šo evaņģēliju, glāb šīs dvēseles, jo Jēzus pieskarās maina šo cilvēku sirds dzīves. Tā kā mums ir jālūdz, izlūdzam kungu gudrību, vadību un dodamies ielās un svētais gars mūs lietot ar zīmēm, brīnumiem. Jo Latvija pieder Jēzum Kristum un tas, kas ir mūsos, daudz spēcīgāks nekā tas, kas ir pasaulē. Tā kā svētītu vakar laiku, jā. Aleluja. Es gribētu abiem noteikti jums uzdot šo jautājumu, kas daudzus interesē. Toreiz, 90. gados jūs sākāt to, ko daudz tad vispār nedarīja, nevar iedomāties cilvēki, ne kristieši, ne nekristieši, kad bija TV5 televīzijas kanāls, un viņi uztaisīja to maksas tādu kā kameru noli, kurā ielika 50 centīmus, tā laikā bija Latvijā. Un tad jūs runājāt un sludinājāt par Kristu tur. Kā šodien ir mainījusies tā cilvēku dzīve? Kādi cilvēki šodien, vai var uzrunāt tādā veidā vēl cilvēku šodien, un kā jūs to redzat? Kāda ir šodienas evanģelizācija salīdzinājumā ar to, kas bija toreiz, un kādi viņi ir tagad? Vai cilvēki ir mainījušies, vai sabiedrība ir mainījusies? Kā jūs, Ērika un Daniela, labi to redzat? Es pateikšu, tie bija labi laiki, ja, un viss sākās ar mazumiņu. Soli pa solīti mums priekš, un, protams, mainās, jo vārds neatgriežās tukšā. Jo tajā laikā ļoti degām par to kungu un pasludinājām evaņģēliju par Jēzu laikā, nelaikā. Un paldies, ir cilvēki, kuri to kameru bija uzstādījuši Vecrīgā, ja, kā viņi skaitās to būdu. To kameru, ja? Jā. Mēs tur ejot garām, pamanījām, un tad tajā laikā bija jāiemet kādu monētu, ja, ko Daniels iemet arī. Kas jums pamudināja mest to monētu Dieva gars? Jūs tā jutāt, ka tur jāmet? 50 tā bija Dieva gara vadība? Pa 50 centīmiem, laikam 5 minūtes. Jo pēc tam tas aizgāja jau līdz pat lielās Kristapa balvas iegūšanai. Tā sirds bija pilna un gribējās kaut kam ko pastāstīt, liecināt. Un tur bija tāda iespēja, ja, kad iemest to monētu un tad to vēsti, kas ir sirdī, pasludināt tālāk.
Un tiešām tas strādāja, jo iemet to monētu un tur izpaudās, kas bija sirdī, tas nāca uz ārā no sirds, papilni muti runāja. Un tajā laikā mēs tur, kā jau atcerās, ko mēs tur runājam un darījām. Nu, tajā laikā nebija ne TikToks, ne YouTube, ne Facebook, pat nebija ne draugiem, vēl vispār nebija, man liekas, internets vispār, internet tīkls nebija. Un toreiz tā bija baigā bomba. Jā, jo bija cilvēki, kas kaut ko iemet, bet īsti nebija, ko viņiem pateikt. Paskatījās un tā un aiziet, jā. Bet mums bija sirds pilna, un mēs to iespēju tā kā izmantojam. Un sludinājām tajā laikā evaņģēliju par Jēzu, kādu raksturu no Bībeles, jā, kādu dziesmu dziedājām. Un kā tu, Daniel, jūties? Nu, mēs slavējām, pielūdzām to kungu, lasījām Dievu vārdu un arī dziedājām to dziesmu kristīgo repu, tā stunda nāk, arī to slavējām. Tā kā stunda nāk un ir jau klāt, ka īstie pielūdzēji tev pielūdz garā un patiesībā. Halelujās tāds meklēs viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, kas viņu pielūdz, un to būs pielūdz garā un patiesībā, jo tās tāds meklēs viņu tā pielūdz. Alleluja! Jāmen! Alleluja! Jāmen! Alleluja! Jāmen! Alleluja! Alleluja! Amen! Amen. Baigi foršā dziesma. Bomba, jā. Tā dziesma, protams, ir lipīga un viņa ir patiesa vārdi tajā dziesmā. Un tā rakstu vieta, tie vārdi nāk no svētiem rakstiem, no Bībeles. Jāņem evaņģēlijas 4. nodaļa un 23. 24. pāns. Jēzus runā ar samarieti, jā. Jā, un Dieva gars krīt, un Dievs tajā laikā ļoti grib uzrunāt cilvēks, ka viņš meklē tāds cilvēks, kas viņu pielūdz garā un patiesībā, un arī atrod. Bet tas ir, jo katrā cilvēkā ir tā dāvana vai talants, ja, un mums to nav jāliek zem pūra, ja, bet lai sveces spīd visiem. Amen. Vareni. Un šī dziesma, Ērika, tev atnāca, ja, tā kā tu saņēmi viņu personīgi, ja, garā no Dieva. Jā, paldies par šo jautājumu. Jā, un tas ļoti svarīgi bija tad, kad es savā laikā to dziesmu saņēmu uz ceļiem. Es tajā laikā biju ļoti izslāpis pēc Dieva. Jo kas meklē, tas atrod, kas klausās, tam tiks atver. Un tajā laikā es biju uz ceļiem, lasīju rakstu vietu Bībeli. Un uzgāju šo rakstvietu Jāņa evaņģēlijas 4. nodaļa 23, 24. Un pēkšņi Dieva gars pieskārās man. Un tajā mirklī man nebija darba. Es biju vienkārši izslāpis pēc kaut kā vairāk. Jo cilvēks tiešām nedzīvo no maizes vien, bet no katra Dieva vārda. Un Dievs redzēja manu sirdi. Un kad uzgāju, tad Dieva gars krita tā kā uguns. Un to dziesmu sāka tā kā izdziedāt. Un tā kā slūžas vaļā. Ja? Un tiešām, kā ja saka, no viņu miesām plūdīs dzīvā ūdens traumas, jo katrā mums ir kāds talants, dāvana, bet viņu vajag atvērt. Un to dara tas kungs, jo to tukšumu var aizpildīt nekas cits kā pats radītājs, pats autors, kas tev ir devis to dzīvību, dvašu, ja? Kas ir tev radījis mātes miesās un veidojis, ja? Un viņš ir tas, kas to tukšumu var aizpildīt. Pats radītājs, Dievs. Un tā, kad tu sastopies ar viņu, tu sāc elpot, tu sāc dzīvot, tur ir kaut kāda jauna dimensija. Ja? Un tu ieraugi, kad cilvēks tiešām nedzīvo no maizes vien, bet no katra Dieva vārda. Un viens vārds no tā kunga, ja, tas tev var atvērt tās lietas, ko nevar cits atvērt, kā tikai tas kungs tās durvis var atvērt. Amen. Un ja tas kungs dod, tad tas ir neiznīcināms. Jo pagājuši jau cik gadi, 20 gadi, kopš šī dziesma tika radīta. Un viņu vēl projām, ja, viņu remiksē un pat glābjās cilvēki. Ja. Man liekas, ka 25 gadi. Pēteris Upelnieks, ja, izglābās savu šo dziesmu. Jā. Ja, un viņš remiksē viņu. Un turpinās tā dziesma arī aizsniedz jauniešus, un jaunieši viņu uzķer atkal to vilni. Jā. Un tas norāda to, ka tā ir patiesība, ko tu saki, ka Svētais Gars tev deva šo dziesmu, un viņš arī turpina šo dziesmu promotēt, kā saka, evaņģelizācijas nolūkos. Jā. Varbūt Nils vairāk zina,
par Pēteru Upelnieku, kas tur notika? Pēters Upelnieks vienkārši dzirdēja šo jūsu dziesmu, un viņam viņa iekrita dvēselē, viņš viņu dungoja, un tad viņš viņu aizdungojas, ka viņš ir mūziķis tik tālu, ka viņš uztaisīja, būtu labi, ja Upelnieks pats par to kādreiz liecinātu, bet Dievs dos, tas būs, tāda iespēja būs. Bet viņš jau ir pastāstījis par to, bet viņš ir, man liekas, liecinājis par to. Kaut kur es skatījos to liecību, viņš dungoja to un pēc tam uztaisīja dziesmu, bet tā dziesma bija tā kā pasmieties, jo viņš bija neticēja Dievam, neticēja Kristu, viņš vienkārši pasmējās par to visu, bet tas pagāja kaut kādi gadi un viņam tā dziesma iekšēji skanēja, un viņš kļuva par kristieti. Piedzīvo no augšienes, piedzīvo Dievu. Jā, mēs redzam tad augus rezultātus, kad Dievs uzrunā, atrodas. Bet noteikti ir daudz citu cilvēku, kas ir piedzīvojuši Dievu caur visu to, ko jūs darat. Un toreiz jūs nonācāt tajā kaut kādā talantu fabrikā, vai kas tas bija, ko Fredi mēs. Viņš tā bija talantu fabrikā? Dziesma manai paudzei. Dziesma manai paudzei. Jūs arī uzstājāt. Bija tas koncerts. Tā dziesma iznesās tautās. Fredis mūs uzaicināja, tad mēs gājām, tur daudz gāja nekristīgām dziesmām. Bet Dievs visi gāja, jūsu dziesma noteikti bija vienīgā. Mēs vienīgie, kas bijām ar kristīgo dziesmu, un mēs sākām slavēt to. Tas ir Dieva brīnums, ka jūs paņēma. Un Svētais Gars pieskārās. Tas ir Dieva brīnums, ka viņus paņēma. Dievs tā pakārtoja, ka mūs paņēma, un mēs vēl dabūjām balvu par oriģinalitāti tajā reizē. Balvu par oriģinalitāti. Par oriģinalitāti. Un tur arī mēs varējām sludināt, liecināt. To būt pilnu garā un patiesībā, jo tās tāds smieklīgs viņu tā pilnu. Halleluja, un ir dokumentālā filma par jums, ko uzņēma režisors Juris Poškus, jo jūs viņu nejauši, pirms raidījuma tu teici, jūs satikāties uz ielas, viņu nejauši. Pastāst to te. Es pastāstīšu, bet tur bija tā, ka vecerīgi ar Ēriku gājām un skatāmies, viens cilvēks nāk pretī un viņi tā klibo. Kad sāp kāja, ka viņam bija veselības problēma. Un mums bija ar sirdī ar Ēriku aizlūgt, mēs aizlūdzām pa Juri Pošku, un Dievs pieskārās un dziedināja. Tas izrādās Juri Pošku kāju, jā. Viņš saņem dziedināšanu. Un tā kā kungs jau strādā, jebkurā situācijā, tā kā... Jā, es patraucu, jo tur ir tas moments, kā lūdzam par to cilvēku. Mēs pat nezinājām, ka viņš ir tas cilvēks, kas uzlika to TV5, jā. Pēc tam tikai atklājās, jūs esat tie, kas... Kā Dievs jūs saveda. Jā, tieši saveda, jā. Un pēc tam viņš, kas notikās tālāk, mēs lūdzam, protams, viņš saņēma dziedināšanu, un ko viņš tālāk darīja? Viņš saka, man palika labi. Jā, un pēc tam viņš mūs aicināja arī turpināt sadarbību, uzņemt filmu, jā, dokumentālo filmu, bet stunda nāk un ir jau klāt arī. Tā dokumentāla filma, kas ieguva Kristapa. Tieši tā. Tā stunda nāk un ir jau klāt. Jā. Kur ir izmantot šis teksts no Jāņa evaņģēlija. Tieši tā. Un filma izsauc lielu ažiotāžu Latvijas. Vispār, jā, ārpus Latvijas izgāja. Viņi vairākās valodās arī tulko. Tas ir Dieva darbs, ko viņš izdarīja. Vispār jau cilvēki prasīja otro sēriju, gribēja tai filmai prasīja, kad būs otrā sērija. Jā, izmantosim šo raidījumu, lai mēs uzprasītu tā. Ja ir sponsori, mēs uztaisīsim paši otro sēriju. Ne mēs paši, bet Dievs mums dos varbūt ar to pašu režisoru, varbūt kādu citu. Ļoti cilvēku vēlējā. Ja kādam ir sirdī atbalstīt finansiāli, tad iespējams var tapt šī otrā daļa. Jā. Tā stunda nāk filmai otrā daļa ar jau pieaugušiem aktieriem vai dalībniekiem. Bet tam vajadzīgi sponsori, tam vajadzīgi tehniski cilvēki un speciālisti, kas operatori, režisori, tas ir budžets. Jā. Bet ja kādam ir sirdī, aleluja. Principā mēs jau esam sākuši strādāt pie otrās daļas ideoloģiski. Apstrādāt. Jā, bet apstājāmies pie finansēm. Jā, tā kā mums vajadzīgi sponsori. Un, ja cilvēks grib sponsorēt, kur viņam griezties, kurā vietā sazināties? Vai ar mani, vai ar Nilsu, lai sazinās. Jā, droši, jā. Jo tas kungs ir radošs. Viņš grib filmas tādas dod, kas ir dabīgs, vienkārši, kur cilvēku tajā filmā atnes dzīvību, kur nes to labo gaismu. Un tas ir tas, ko mums vajag pavairot. Jā, tad, kad vienkārši ir cilvēki no tautas, viņi varbūt ir noguruši no kādām mācītāju uzrunām, no kādiem reliģiskiem dievkalpojumiem, kas ir labi, bet savā ziņā varbūt cilvēki ir tā kā kurli uz to visu, kurli. Tad atnāk tādi vienkārši puiši kā jūs, kā tu, Daniela, un tu, Ērika, un
ar vienkāršu dziesmu svētā gara iedot. Jūs šīs sirdis aizsniedz, Dievs uzrunā viņus. Un es domāju, ka nevien Pēters upelnīs, bet daudz citu cilvēku ir piedzīvojuši glābšanu. Tieši tā. Caur to visu. Slavu Dievam. Es gribēju pastāstīt, padalīties. Es biju vīru, mēs bijām Jēkabpilī, Raivis uzaicināja, kristieši uzaicināja uz vīru dievkalpojumu, tur bija sadraudzība, pirts bija un ļoti tāds svētīgs laiks bija, un Raivis Girgins dalījās, kad arī, ka iesākumā arī tā kā tu teici, pasmējās un nesapratu, bet svētais gars pieskārās caur to dziesmu, tā stunda nāka mēs slavējām, un viņš saņēma tādu brīvību no depresijas, jo depresija aizgāja Raivi, viņš pats dalījās personīgi, un atnāca miers prieks sirdī, un svētais gars strādāja pie viņa ģimenes. Un Rumpis Andris stāstīja to, ka, arī to, ka tieši Pēterim Upalniekam, ka viņš atgriezās caur šo dziesmu, tā stunda nāka, mēs slavējām un Dievs pieskārās. Ar to Andris Rumpis dalījās Nogras. Viņš ir tagad pie Ginko Agre. Slavu Dievam. Jā, bet patiešām viņa ir tāds tā kā antidepresants tā dziesma. Tad viņi sāc dziedāt, tad nenāk nekādas skumjas. Jā, svētais gars, viņš ārstē no depresijas cilvēku, ne tikai no visādām slimībām. Un vispār Dievs dod mūžīgo dzīvi. Vispār tā labā vēsts. Amen, amen. Jā, un tas, kungs grib, lai tā Kristus saldā smarža izplatās, lai tā upe plūst, ja? Kā Jēzus, no viņa miesām plūdīs dzīvā ūdens traumas. Jā, viņai ir jāplūst. Un tas kungs grib dot jaunu dziesmu, un viņš dod jaunu dziesmu. Kad daudz to dzirdēs, viņš paņems Bībeli, viņš sāks ticēt tam kungam. Jo patiesībā tā ir patiesība, ja, ka visi, kam dvaša, lai slavē to kungu. Ja tu elpo, ja tu dzīvo, ja tu atver actiņas, jā, ir par ko pateikties, par to vien pats slavē to kungu, vienkārši padungo vai vienkārši izsaka, tu redzēsi, kā aiziet depresija un gribi dzīvot. Jā, amen. Un es gribēju piebilst par to filmu, bet stunda nāk, ja tā filma saucās. Jā. Viņi ieguva lielo Kristapa balvu, vai ne? Jūs ieguvāt ar Danielu abi divi lielo Kristapa balvu. Un tas, zināmā mērā, taču arī brīnums no Dieva, jo pretendenti taču bija daudz uz šo lielā Kristapa balvu, bet jūs tieši abi divi saņēmāt. Kurā gadā tas bija? Vai jūs neatceries pat gadu? Nebija 2001. gads. Iespējams, jā. Tur jau patiesībā ne jau mēs darījām, bet caur to, ka mēs no sirds kalpojām, nesam evaņģēliju, sludinājām, liecinājām par kungu darbiem, svētais gars pieskārās šiem cilvēkiem un šo cilvēku dzīves izmainījās. Jo mēs bijām tā kā instrumentam, ģitārai, Dieva darbam stīgas, kā stīgas kungs izmantoja. Un tādā veidā tā kā prieks ir kalpot, nes evaņģēliju, sludinām Rīgā un arī Latvijas vietās brauc sludina. Un arī Dievu vārdu dalīja, Bībeles tika izdalīts 1500 kg, kas nezinu pa Latviju. Cilvēki bija priecīgi, kas varēja saņemt Dievu vārdu. Cilvēki jūs atpazīst? Ir, kas atpazīst, neatpazīst. Man pat ir bijis, kad Stokmanī arī vēl kaut kādā veikalā dzer kafiju, pienāk klāt un sveicina vai tur uzprasa autogrāfu man un atcerās, citi pēc balss atpazīst. Laiks ir pagājis, bet tā kā ir viena meitene prasīja tā, kad būs, ka gribētu vēl kādu tādu filmu, tādu kristīgu filmu, tā kā tā stunda nāk, lai būtu vairāk tādas kristīgās filmas. Bet šodien jūs esat ar Ēriku kopā? Ko jūs darat kopā? Vai jūs katrs atsevišķi? Mēs tā, agrāk mēs bijām kopā, tagad katrs Ēriks strādā, kur slimnīcā, instruments mazgā. Es atkal strādāju kā senlietu kolekcionārs, eksperts, darbojos, novērtēju visādas. Bet kā tad ar Orklus šiem? Orklus, tas ir tā papildus. Tas ir, to es arī kosmētikas. Tātad Ēriks ir ķirurgs, viņš mazgā savus instrumentus. Ķirurgi parasti nemazgā. Palīdz piegādāja, jā. Mans uzdevums pavadzījums un instruments sašķirot un piegādāt tīrs instruments. Tādas lietas, tas ir tāds papildu darbs, es arī tirgoju, piedāvāju cilvēkiem sejas ķermeņa kremus un matu lakas un visādas tādas labu eko preci no Norvēģijas.
un par ļoti labām cenām. Bet galvenais jau ir evaņģēlis un cilvēku glābšana. Jā, man pirmā vietā es lieku Dieva darbu kalpošanu. Jūs uzskatāt sevi par evaņģēlistiem? Jā, mēs esam. Tu, Daniel, tur jūs esat evaņģēlisti pēc savu Mēs esam evaņģēlisti. Mēs agrāk bijām vairāk kopā, teiksim, ja? Bet pat cik man tas darbs tagad, es tā kādu laiku neesmu bijis kopā ar Danielu kaut kur, teiksim, kalpošanā. Bet es gribēju par to filmu pateikt, bez stunda nāk un ir klāt. Tur jau arī redzams, tur cilvēki mani teikuši, Ērika, tur ir garīgais jaucās iekšā un laicīgais. Bet es saku cilvēkiem tā, līdzībā. Tad, kad tu zivi ēdi, ja, nu, tu zivi apēdi, ja, nu, tev gašo, ja. Asaku izmet. Un asaku izviet ārā. Pilnīgi pareizi, ja. Tāpat arī labo paņem, ja, un to slikto izmet ārā, ja. Tā kā kaut kas ir, ko mēs varam paņemt, un kaut ko, ja to nedara kaut kas, nu, izmet ārā. Bet ja filmā ir nosaukums un iekšā šie vārdi, kas ir no Bībeles, tad viņi paši par sevi dzīvi, un aiz tā ir svētais gars. Tieši tā, un tāpēc ir tas, kā tajā filmā uzrunāja tos cilvēkus. Viņi skatās, un pēkšņi kaut kas ir tāds moments, kas viņu tieši uzrunā un liek aizdomāties, un patīk tas tā vienkāršība un tā kalpošana vai tā mīlestība, ja, kur tu dari otram cilvēkam. Cilvēkiem interesē šī filma. Tā stunda nāk. Bet stunda nāk, tad jūs varat viņu apskatīties, man liekas, ka viņi pieejami pat YouTube. YouTube ir, jā. Jūs varat uzlikt YouTube, meklētāju lodziņā ierakstīt šos vārdus, bet tā stunda nāk filma, un jums šo filmu varat noskatīties. Brīnišķīga filma, tur ir šie Ēriks un Daniels ir galvenajās lomās. Jā. Es arī par to filmu gribētu piebilst vēl, neiet uz nākošo tēmu, vēl par filmu bišķi parunāt. Man arī personīgi teikuši daudzi kristieši, ka viņiem tā filma nepatīk. Un kristiešu sabiedrība vispār ir divās daļās dalām. Viena, kas ir ļoti dedzīga par šo filmu, kam patīk, un otri, kas saka, nē, tā filma ir izsmieklis par kristiešiem. Tā man ir teikuši, ja, tā kā kristiešus piesmē, jā, šī filma. Bet man personīgi šī filma patīk, un viņa patikusi man šī filma no pirmās reizes. Es uzskatu, ka tie cilvēki, kuriem nepatīk, viņi savā ziņā ir kaut kur iestrēguši reliģijā. Viņi nesaprot, kur ir Dieva gars, tur ir brīvība. Ja? Amen, amen. Bet es domāju, ka šī filma īstenībā vairāk ir tendēta uz neticīgiem. Viņa ir kā evaņģelizācijas platforma, vai jauniem kristiešiem, vai neticīgajiem. Viņa ticīgiem cilvēkiem viņa varbūt vienkārši tāda, paskatāma un, jā, super, evaņģēlis tiek nests visos veidos, bet tiem cilvēkiem, kas kritizē šo filmu, es gribētu pateikt, ka jums jāpaskatās savā acī, vispirms varbūt, ka tur baļķi atradīsiet vai ne, un nevis meklēt citā acī skabargu. Šī ļoti laba filma, kā evaņģelizācijas platforma, jo viņa nes augļus. Mēs pēc augļiem atpazīsim, vai ne? Jā. Kā mūsu kungs mācīja. Jēzus teica, ja koks nes labus augus, tad viņš ir labs koks. Jā. Ja viņš nes labus augus. Un ja cilvēks saņem glābšanu, kāda starpība, kādā veidā Dievs to izdara, ja cilvēki ir Dieva valstībā nogādāti. No vēlna valstības Dieva valstībā. Jā. Kāda starpība, kādā veidā. Pie tam jūs lietojat biblisku veidu, jūs sludinājat Dieva vārdu tādā vienkāršas dziesmas formā. Un ja kādam nepatīk, tad farizējiem nepatīk tas, ko darīja Jēzus. Jā. Un noteikti ir talanti un dāvans cilvēkiem, kas varētu radīt pat labākas filmas. Ja? Tas, kas varbūt tā kritizē, tad izteiks labāk, ja? Kurš tevi nekritizēs. Amen. Ja? Nāc ārā no skapja. Amen, amen. Ir profesionālāki mūziķi, arī kristieši, kas var profesionālāk nodziedāt, labāk kā jūs nodziedāt. Jā. Profesionāli to izdarīt, mēs zinām, Hillsongs, ja? ir lielās megadraudzes ar tādām mūzikas kalpošanām. Bet Dievs lieto arī šo veidu. Tieši tā. Un tieši tas pats tās ir par ielu evaņģelizāciju. Mūs jau uz ielām arī kritizē evaņģēlistus, ka mēs bļaujam pa skaļu, tā nevajag, tā cilvēki nobīsies un tā tālāk. Bet lūdzu, izdariet tā, kā jūs mākat, izdariet labāk. Un tad kritiķi paliek dīvānos. Viņi nespēja savus pakaļus pacelt no dīvāniem un izdarīt labāk. Viņi māk tikai kritizēt. Tas ir vienmēr tas kritiķu moments, kas pastāv, ka viņi tikai kritizē no saviem torņiem, bet tad, kad jāiet darīt, tad viņi nenāk. Un par ielu evaņģelizāciju tas pats kritizē, ka mēs pa skaļi evaņģelizējam vai ne tā evaņģelizējam. Bet atkal skatieties pēc augļiem. Mums tagad notika nesen... Mums nesen notika evaņģelizācija piekdienas vakarā pie Laimas pulksteņa, jā, Vecrīgā. Kur ir McDonald's, kur Laimas pulkstenis. Vienā vakarā, 4 stundu laikā, kad mēs bijām evaņģelizācijā, tā komanda, kas mēs bijām apmēram 20 cilvēki, mēs saskatījām gandrīz
30 cilvēki skaitīja lūkšanu, Jēzus ienāca manā sirdī, manā dzīvē. 30 cilvēki. Jā, un viena vakara laikā. Jā, un 2 cilvēki, tad gan piekdien, gan pirmdien, šo pirmdienu mēs bijām arī evaņģelizēti uz ielām, iegūt dziedināšanu, pēkšņu dziedināšanu. Viņi atnāca ar kruķiem, gāja garām, mēs viņus uzrunājām, lūdzāmies pa viņiem un iztaisnojās muguras, iztaisnojās kājas un aizgāja ar kruķi rokās. Sieviete aizgāja ar abiem kruķiem vienā rokā un augstu paceltiem, un tāpat tās vīrietis aizgāja abās rokās, nesdams savus kruķus. Bez atbalstīšanās viņš nespēja staigāt vispār. Jā. Un pēc viņš gāja garām evaņģelizācijai, par viņu lūdzās mūsu evaņģēlisti, un viņi aizgāja jau bez kruķiem dziedināti. Pēkšņi tie taču ir augļi. Un kāds var teikt, tur brīnumi, vēl kaut kas notiek jau vienmēr un tā tālāk, bet bļaustīties jau nevajag uz ielām. Ja? Tad nāc un izdari labāk. Tas ir mans aicinājums tiem, kas kritizē gan šāda rakstura filmas, teiksim, bet stunda nāk un arī evaņģēlistus. Man personīgi patīk tā pieeja, kā Ēriks pieeja, es pats tā bļaustos bieži vien. Ja? Tajā filmā arī varēja redzēt, ka tu ej kaut kur pa ielu un bļauj, aleluja, skaļi. Kas tevi tā pamudina bļaut pēkšņi kaut kā, teiksim, uz ielas? Aleluja, šī ir abalāra. Es zinu, ka tas ir svarīgi, tā, kad Dieva gars tev paskubina, neapslāpē tā kunga garu, jo tas ir tā mīlestība uz to kungu, uz radītāju, tas ir uz cilvēku dvēselēm, jo tad, kad es gāju savā laikā dzelzceļa staciju, un tur bija vagoni tukši, jā, un es vienkārši dungoju, dziedāju slavas dziesmu, un tur bija ārā sils laiks, vasarē, un es tā uzsitu pa to bleķa gabalu, tas tā nevar slavēt to kungu, kā mana dvēsele var slavēt, Dievs devis man balsi, jā. Un tad ejot, un tad dungoju, slavēt to kungu, un pēkšņi tur cilvēks izrādās tajā tukšā vagonā, bija dzirdējis to skaņu. Viņš saka, kas te tik skaisti dzieda, oi, gribās dzirdēt. Viņš, protams, Kristā laikā runāja. Un tad viņam pasludināja evaņģēliju par Jēzu. Un viņš bija priecīgs, jā, viņš atgriezās, pieņēma Jēzu, un tas vilciens sāka kustēties uz priekšu, jo uz to mirkli viņš bija apstājies. Kamēr lietas pār... Tas bija latviešu puisi? Latvieši? Nē, tas bija krievalodīgais, bet viņi bija Latvijā apstājušies un brauca tālāk. Cilvēks apstājas Rīgā un saņem glābšanu. Un saņem glābšanu, jo tas ir tas, ka, ja Dieva gars tev skubina kaut vai nakts laikā vai kā, paklausi, jo tajā mirklī patiesībā Dievam ir kāds nodoms, glābt kādu cilvēku, kādu uzrunāt, un vai tas būtu skaļi, vai tas būtu klusumā, bet esi tajā padevīgs Dieva garām, jo mēs nezinām ar prātu, kāda tas var nostrādāt, un Jēzum par godu un cilvēkiem par svētību. Un cilvēks aizbrauca glābts, dzirdot patiesību, ka ir kāds, kas viņu mīl, tas ir Jēzus. Viņš vienkārši uzsita pa to vilcienu. Jā, vienkārši nezinādams, ka tur kāds cilvēks ir. Vienkārši pateica, tos vārdus. Man vēl viens papildu jautājums, ja tu ierunājies par šo vilcienu, es atceros, tu kādreiz liecināji par to, ka tev vilcienā tur bandīti gribēja tā kā nožmiegt. Kaut kāda liecība. Tev pielika pistoli, jā? Tas gadījums, vai pistoli? Gan pistoli. Vari bišķi paliecināt par to? Jā. Tā liecība, ka tu sludini evaņģēli, un pēkšņi izgāja vienam vilcienam cauri otram. Vagonām, jā. Un cilvēki ņēma, mēs bukletiņus dalījām tajā laikā. Un pēkšņi par Dievu, kas stāstījām, un viņš saka, ka vairāk gribot kaut ko dzirdēt. Jā. Bet pēc tam viņš izrādījās ne arī uz sirdi to, jā, bet viņš gribēja, tā kā te viss ies tādā. Bet par to pistoli, bija cits gadījums. Es pateikšu, gāju, tur bija tāda kā kafejnīca, un gribēju pārēt. Un pēkšņi viņam par to kungu stāstīja. Un viņš pateica, kur viņš ir? Nav. Man dzīvē neiet uz priekšu. Bet es pateicu, ka Jēzus ir kungs, ka viņš tev mīl. Un viņš pielika man tā kā pistoli. Kas ir tavs? Tas bija kafejnīcā? Jā. Vilciena kafejnīcā? Ārpus stacijā. Jā, stacijā tas bija tur. Un kas ir tavs? Un viņš domā, ka es nobīšos. Es saku, Jēzus ir kungs. Un viņš pārbaudīja, vai es atteikšos. Es neatteicos. Un viņš aizved to ieroci un teica, ko man darīt? Es saku, atgriezies no grēkiem. Tic uz Jēzu. Tad tu un tavs nams ir glābts.
un viņš pieņēma Jēzu par savu kungu glābēju. Slavdien. Nu, Daniel, varbūt tu pastāstīsi kādu liecību. Es gribēju arī padalīties, pastāstīt. Agrāk bija, kad es vēl dzīvoju Tukumā, kas zinu vai nezinu, kas es vispār uzaudzis Tukumā, kādreiz gājis Baptistu draudzē. Mums bija mācītājs Fišers, tad Krievu laikos tad jau nebija. Īsts evaņģēlis, Fišers. Tad es izaugu Baptistu draudzē, bet vēlāk Dievs man veda tālāk. Tā kā braucu čigāņu koncertā, čigāņu uzaicināju uz Jaunpilu, tas bija kādi 25 gadu atpakaļ vai 30, ļoti sen jau, 30 kaut kādu gadu atpakaļ. Uzaicināja, un viņi teica, tajā laikā mums atbrauc mācītājs. Es nebiju mācītājs, bet man bija tas evaņģēlis svaidījums, sludināt evaņģēliju. Un tad es izgāju ārā pirms koncerta, paņēmu bībeli, nolasīju rakstu vietu, to, ko Dievs ielika sirdī, un sludināju, lai cilvēki atgriežas no grēkiem, nāk pie Jēzus, un Jēzus viņu dzīves izmainīs, radikāli maina, dziedina, atbrīvo, dod mieru, prieku sirdī. Un Dievs pieskārās. Tur bija ļoti daudz cilvēku. Tas bija, kā es atceros, tas bija viens no tādiem pirmajiem evaņģelizācijiem, kur bija masveidā cilvēki, bija lielais koncerts, un Dievs vienkārši lika, un es izgāju ārā, un svētais gars iedeva vārdu, ko teikt, un es arī sludināju Dievu vārdu. Un tā bija, tā kā cilvēki bija tādi ļoti svētīti caur to evaņģelizāciju. Patīk, katru dienu evaņģelizēju, braucu autobusos, vilcienos. Šodien atbraucu uz Ķekavu pie Pieturas, arī noevaņģelizēju vīrieti, jā. Un sāka viņi runāt, es saku, pazīst Jēzu, kas ir tavs kungs, es saku, Dievs atbrīvo no atkarībām, dod mieru, prieku sirdī un izmaina cilvēku dzīves. Un tad es pajautāju, vai tev kādreiz kāds ir pa Jēzu pateicis, liecinājis? Nē, man nekad neviens nav liecinājis. Es saku, redz, ka Dievs man tev atsūtīja pie tevīm sludināt šo evaņģēliju, un Dievs pieskārās. Un es arī uzaicināju uz Čekavas draudzes dievkalpojumiem, pateicu, kad ir svētdienās 11. notiekās, un tā kā viņš ir laipni aicināts. Tā kā daudzi braukts Rīgā sludinām evaņģēliju laikā, nelaikā, Jēzus pieskarās, izmaina cilvēku sirds, dzīves, pateicība, viss gods pieder Jēzum Kristum. Braucu arī pagājušajā gadā ar kabroleti, sludināja evaņģēliju, Dievs lika sirdī. Bija tā, ka Dievs man atsūtīja draugu. Ar 3-litrīgo kabroleti? 3-litrīgs benzīns kabrolets, kurš degviela gaisā izdeg, var teikt gandrīz. Bet Dievs man lika sirdī, strādāja. Tam kungam patīk Dievs man atsūtīja to cilvēku. Viņš teica, tas draugs atzina no Holandas to kabrīti. Un vasarā bija ideāli, nolaidām jumtu. Mēs paņēmām ruforu, braukājām riņķi un sludinājām. Mēs bijām Liepājā, mēs bijām, evaņģelizējām. Tad tu brauc lēnām pa ielu, pareizi, Daniel? Lēni brauc un tad to ruforu runā. Lai cilvēki atgriežas no megafonu sludināja, lai atgriežas no grēkiem, nāk pie Jēzus un šo cilvēku dzīves tiks izmainīts. Nemeti kāds tur ar tomātiem? Kā kuro reizi, pat iedomājies, Dievs pat aizsūtīja uz Reizekni, sludināja Reizeknē, Māris toreiz redzēja, kur tas kaut kāds brīvības piemineklis, tā kā mums ir, tā viņiem tur ir Māra, tas elka piemineklis, un tur man Dievs lika nevis taisni, bet nedaudz nosnātās vietas tur sludināt. Tur es nosludināju, un tad vēl Estrādē Reizeknē sludināju. Un pēc tam vēl es biju Aizkroklē sludināju, evaņģelizēju, tad bija Jēkabpilī. Aizkrokli mana dzimtā pilsēta. Aizkroklē sludināju un Jēkabpilī. Es piedzimis Stučkas slimnīcās. Arī sludināju, evaņģelizēju. Tur ar Dievu strādāju. Open Games teica, ka es esmu zvaigzni izlacējis. Viņam kaut kā nepatīk, laikam, kad es esmu viņa pilsētā iebraucis un evaņģelizēju. Bez viņa atļaujas. Šito vajag pateikt publiski. Tieši vajag. Andrija, tu mūs skaties. Bet vajag neapvainojies. Vajag priecāties, jo tie rajoni, tās pilsētas jau nav sadalīts, kurš kur sludina, kur nē. Un kur vēl Saldu evaņģelizējām, Liepājā, Kuldīgā. Kuldīgā pat biju
pie māsas kristietes, viņa man iedeva vasarnīcu, kur dzīvot. Es pagājušajā gadā no pirmdienas līdz piekdienai gāju ielās un evaņģelizēju. Nebija cita palīga, es gāju viens, vienkārši Dievs lietoja. Kuldīgā, ja? Jā, ar uforu to sludināju, individuāli uzrunāju. Policija nenāca klāt neko, nesējās? Mums bija tā, kad tā policija nebija, bet policija bija Bauskā, bija interesanti, kad evaņģelizējām. Sludinājām, sārdījām, visu vēlmu darbs Bauskā, jo Dievs... Jā, Helovīnu parkā. Helovīnu parkā. Tur pareizi, jā, to pat es atceros. Tur bija vasarasvēt draudi no Ķekavas, mēs, tad bija Vija bija no Ventspils, tad bija Armāns bija burmestrovs no Bauskas, un tad vēl tur, kādas 4 draudzes, mēs lūdzām, sludinājām, sārdījām vēlmu darbs, un viņi paziņoja, ka vairāk tas vēlmu parks nenotiksies, ka vairāk negrib ar to nodarboties. Pēc tā informācija bija tāda. Bet policija brauc, jā. Dievs ielika sirdī uzkāpt uz tā kalnu, tā kā, Bauskas pilskalnā, kur tas kalns, tie stāvie kalni, un tā kā... Tu pasludināji? Ja es kāpu augšā un sludināju. Dievs lika, jā, kāpt augšā un sludināt šo evaņģēliju. Un staigāt, un tur mums bija komandas, tur bija diezgan tāds spēcīgs. Dieva gara bumba izšāva. Tur svētā gara tāda klātbūtne bumba, un staigājām mašīnām riņķī, tur sludināja, tur Bauskā ļoti daudz ir evaņģelizēts. Tu atceries, ka buklets dalījām mēs tur bijām, nāca klāt arī tā Helovīnu parka organizatori īpaši nāca. Viņi tā ar tevi ganīs tur tā ritīgi. Tā gribēja atņemt to evaņģelizācijas tumbu un teica, ka izmetīs upē vai miskastē, bet Dievs sargāja. Tā, kad es paņēmu to tumbu atpakaļ un pateicu, lai nomierinās. Jā, bet redzi, tomēr mūsu pūliņi un paldies Dievam nebija veltīgi. Jā. Tā kā arī ļoti daudz evaņģelizēts ir arī Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, ļoti daudzās vietās. Pat bijām evaņģelizēts ar Rinalda Lindu kopā komandā, kad bijām. Ķekavas Rinalds, jā. Jā, bijām evaņģelizēt Limbaži, Staicele, Saladsgrīvu un Lauki rajonu. Dievs taisni aizsūtīja uz to vietu evaņģelizēt. Un Žaneta arī bija toreiz? Žaneta arī bija līdz, jā, evaņģelists. Žaneta arī bija ar mums. Jā, no Ķekavas Vasarsvētku draudzes, jā? Jā, tā kā Ķekavas draudze ļoti aktīva evaņģelizācijā ir, jā? Un, ja kādam ir patiešām šis evaņģēlists aicinājums, nevar atrast savu vietu, nāciet pie mums uz Ķekavu. Droši atbalstīsim. Jā, mēs atbalstīsim, parādīsim, ierādīsim. Pierādziņus iedosim. Amen. Un ja vajag arī kaut kur ar finansēm arī pabalstīsim. Rakstiet Daniels Cirols, pievienojieties evaņģelizācijās pa Latviju, jo ļoti daudz Dieva vārdu. Danielam vajag palīgus, kas vajadzīgi palīgi, jā, kas ir gatavi braukt, aizvest, atvest un kas ir gatavi sludināt, liecināt, lūgt iestāties arī pa Latviju, lai cilvēki glābjās ne tikai Rīgā, bet arī Latvijas pilsētās, ciemos, rajonos. Daniel, man tev vēl viens jautājums ir. Ko tu domā par labklājības evaņģēliju? Ir visādi sludinātāji, kas sludina labklājību, bagātību, tur, teiksim, tu kā biznesmenis, tu nodarbojies ar biznesu, kā tu uztver labklājības evaņģēliju? Kad tur jāsteigā, teiksim, ar glauniem pulksteņiem, piemēram, tur mācītājiem ar dārgām žaķetēm vai jābrauc glaunās mašīnās. Tu tā nosodi to vai? Es domāju, ka vajag sākt no mazām lietām un pateikties debes tēvam, kungam par lietām, kas ir, saproti, kā man bija, ka toreiz Dievs svētīja to veco Mercedes. Es biju pateicīgs par to veco Mercedes, kad varējām braukt, kad Dieva vārds tika aizvests, pa Latviju izdalīts, un es nezinu, es pateicos par katru lietu kungam. Un Dievs tā pakārtoja, kad toreiz, kad bija 50 kastes, varēja ielikt bībeles, aizvest pa Latviju un dalīt, evaņģelizēt, darīt to Dievu darbu. Un vajag sākt no mazām lietām, tad Dievs ved uz lielām lietām. Tā kā tā. Bet, piemēram, es kā mācītājs gribu kļūt par miljonāru. Kā tu domā, tas tā normāli? Māris grib būt par miljonāru, ļoti es gribu būt par miljardieru, jo es gribu atbalstīt Dieva darbs projekts. Tad es gribu būt par multimiljardieri. Māris grib būt miljonārs, es gribu būt miljardieris, tāpēc, ka, lai var atbalstīt, tad lieta ir tāda, jo tagad, ja būtu kaut kāda man tur simtiem tūkstošiem miljoni, es zinātu, kur to naudu lietot. Uztaisītu pēc stunda nākotro daļu.
Bet ziko, labklājības evaņģēlis apgalvoja nopietni. Labklājības evaņģēlis saka, ka cilvēks ir nabadzīgs, tad viņš ir Dieva nolādēts, tad ar viņu kaut kas nav kārtībā. Es numuru nelikt pa 2000 Daniels mašīnē, vai tur kaut kādu tur likt Māri numuru. Pa 2 vai 3 tūkstoši cilvēku samaksā pa vārdu. Es liktu, Daniel. Es neliktu. Es uzliktu Jēzus. Jēzus. Māris uzlikt pa 2, jā. Es uzliktu pa 3. Pa 3 es uzliktu Jēzus. Es aizmirstu to projektu, kad es jau tagad arī, mēs ejam arī nabadzīgos cilvēkus barot arī. Tur ir līdzekļi finanses vajadzīgs. Tā kā arī cilvēki var ziedot, rakstīt Daniels Cirols, jo ir nabadzīgi cilvēki, kas nāk. Zinātņu akadēmija pretīm ir svētdienās vienos tiek barot nabadzīgie cilvēki. Liela rinda nabadzīgi cilvēki atnāk, nostājās, ko es daru. Es ieju veikalā, sapērkos. Kā viņi zina, ka tur ir tā barota? Tur ir jau sen jau tā lieta, ir sen jau tā. Viņi zina, ka tur ir. Jā, un tur ir iespēja, man arī Palagut uzaicinājuši turien, teica, ka Vadims Palagut, kad var nākt, sludināt evaņģēliju, sludina evaņģēliju, aizlūdz par viņiem, viņu vajadzībām, dalu evaņģēlijas, visāds buklets, Dievu vārdu viņiem dāvina, viņi ļoti atvērti ir, starp citu, katru svētdienu vienos, pretī Zinātņu akadēmijas skvērā tajā. Tā kā brāļi māsas droši var pievienoties, nāk palīgā, evaņģelizēt, sludināt evaņģēliju, lūk par šiem cilvēkiem, dalam Dievu vārdu un arī atnest kaut ko, ja kādam kaut kas ir mājās, kāda maize vai cepumu vai kaut kāds ēdiens. Vai ja nav, tad nāciet paēst. Ja nav, tad varat atnākt arī tā, kā ir tādā veidā. Šitas arī ļoti labs tāds projekts, ka cilvēks var atbalstīt, ka ne tikai lūgt, bet reāli pielikt savu roku un kaut ko mēs varam nopirkt, iedot, jo cilvēki ir ļoti atvērti un priecīgi. Mēs saprotam, ka Daniels ir ļoti aktīvs. Daniel, tad tu atbalsti labklājības evaņģēliju vispār kā tādu? Es atbalstu, ja cilvēkam ir ticība, mans pēc, lai viņam ir kaut vai 10 lidmašīnas. Ja viņam ir ticība, viņš saņem no Dieva. Bet ja viņš nedalās tam lidmašīnām, viņš tikai sev to visu karaušu. 9 jādod ir evaņģēliju. Viņam tikai sev tas nav pareizi. 10 tikai jāpatur. Tad ir jākalpo evaņģēlijām visam, lai viss kaut ko Dievu. Man pat pazīstama ir latvieta, viņa sieviete latvieta, viņa latvieta un meitene. Es iegāju kafiju padzert, es sāku runāt ar viņas un tā izrādās. Viņa nekristīgi cilvēki pat zina. Viņa ceptās, viņa vīrs ir francūzs, tā franču kafēnīca Rīgā. Sākām runāt, viņa saka, viņi nekristieši pat zina, ka ja bulks netiek iztirgots, tad viņi atdod uz nabagiem. Viņi nodod izdala virtuvēm un nodod tā kā es varu ieteikt, ka arī kristieši un nekristieši, ja ir kaut kādas lietas, viņi var padalīties, nodot, ja ir bībeles, man var droši dāvināt, es zināšu tālāk, kam uzdāvināt, braukt, arī Dieva vārds ir vajadzīgs īstenībā, droši, ar lieliem burtiem, bērni, jaunieši, viss noder, nevajag neko likt plauktos, lai noput, un tajā pašā laikā cilvēkiem ir vajadzība pēc Dieva vārda. Amen. Un ne jau katrs var nopirkt to bībeli pa 3, 5, 40 Tā ir, jā. Un tieši tamdēļ ir vajadzīgas finanses, jo ir sponsori, bagāti ārzemju onkuļi, kas pēr šīs bībeles spiež tipogrāfijās, tas prasa lielus ieguldījumus. Lielas kristīgas organizācijas. Jā, teiksim, tas prasa daudz naudas. Jā. Bet, Ērika, tu arī tu dzirdēji, ka Daniels brauc ar kabriolē 3 litri, jā, un ādas salons, ādas jaka. Vai tu arī ādas jaka un Apple Watch pulkstenis, vai tu arī esi tāds evaņģēlis aktīvs šodien un brauc ar kabriolē pa Latviju? Es teikšu, klausoties viņā, jā, pirmam kārtām, pēc augļiem mēs redzēsim, jā. Un Dievs ir sirdis pazinējis, un mana lūkšana tiešām, lai pareizās rokās nonāk tās finanses vai, teiksim, tie līdzekļi, kuri tiešām paklausa Dieva vārdām. Amen. Jo ir, kuri skaisti runā, bet tā, ka man ir reāli vajadzīga palīdzība, viņš nav viņa. Un man ir kastākā vēlēšana, kam nauda ir, kam miljonus vajag, bet man ir, lai cilvēku dvēseles miljardiem glābjās debesu valstībā, jo vietas pietiks visiem debesīs. Un Amen. Cik daudz cilvēku dvēseles aiziet, nezinu kur. Amen. Tāpēc ir svarīgi,
ka tu esi Dievu gribā darīt Tēva prātu, līdzekļi atskries. Viņi nekur nav, tam kungam pieder zelts, tam kungam pieder briļļanti, viņam pieder viss, kas ir. Bet viņam vajag sirdis, kam var uzticēt šos līdzekļus un atrast pareizo cilvēku. Jo nepareizi ķēniņam, ja nepareizi nonāk rokās līdzekļi, kā viņš viņu izmanto. Bet ja tu esi uzticīgs bijis mazās lietās, tad Dievs tev uztic lielākas lietas. Saproti? Bet viss sākās ar to mazumiņu. Bet ko tu dari tagad? Ko Pastāst par sevi, ko tu īsumā. Agrāk. Kāds ir tavs evaņģelizācijas veids tagad? Nu, tu saproti, ka laikam ne tā kā Daniels, kaut kā savādāk. Tu māsiņas evaņģelizē. Dakteris slimnīcā. Viņš tu iesam stūrī neevaņģelizē. Kā tas ir, ka padalījies Ērika? Nē, nu šitā. Pagaid. Stūrī ieskam un Nē, šitas jāmonte ārā. Slimnīcā. Jāmonte ārā. Kas saka? To var atstāt. Tas ir Es domāju, lai mēs jau esam autoboks. To pateikt, klausies. Pagaid, tas, ka Ēriks tādā slimnīcā, nu viņš tāds... Nu, viņš dezinfekcē tos instrumentus. Tas bija labs joks, bet patiesībā pastāst, kā tu Ērika evaņģelizē. Mēs tev neesam redzējuši ielās pilsētās ciemos rajonos evaņģelizē. Paldies, kā tev izpaudzās savu evaņģelizāciju. Paldies. No sirds sasmīja. Tiešām. Slavu Dievu. Ēriks smējās. Priecāties, smieties, ir ļoti veselīgi. Ēriks ar savu klātbūtni evaņģelizē. Viņš reklāmās filmējās. Jā, tu taču filmējies reklāmās. Jā, visur. Vienā reklāmā tu teici, ka cilvēki var saņemt bībeles arī. Es vienkārši pats to reklāmu redzēju, īsts rullīts bija kaut kā Facebookā, man liekas. Ka tu piedāvā bībeli, ka var parakstīties vai kaut kā atrakstīt, un tu sūtīsi bībeles vai pastāsti. Jā, cilvēki arī šo to citās vietās pastrādāja. Nav jau vienīgais darbs. Tas ir ārpus slimības, tā kā tu piestrādi. Jā, ārpus. Reklāmām. Dieva svaidījums iepriec ir lipīgi. Jā. Redzi, kungs vairāk piepilda prieka prieks svaidījumu. Redzi, jūdām es kā jūds. Grieķim kā grieķis, lai mantot tam kungām. Un arī ārpus slimnīcas arī izēja strādāja. Tas skaidrs. Jā, Ūdens. jā. Pirmoreiz tāds, ka Daniels tas smējās. Svaidījums pārplostošā mērā šo iepriec no kunga. Jā. Nu labi. Redzi, tas kungs jau noliek katru cilvēku savā vietā, jā, viņš zina, kurā vietā. Teikt, lai Dievs noliek Daniels. Jā. Ja es tur pie māsīm, es tev varu. Izmotē. Tad Kungs, dumultojās prieks svaidījums. Saņemiet dziedināšanu caur smiekliem. Jēzus vārdā. Lai depresija aiziet. Halleluja. Lai atnāk miers prieks un kungi ieprieca no kunga. Un tas vīrietis man prasīja. smējās. Viņš man jautāja, viņš saka, tā luterāņu baznīca, viņš saka, ar ko atšķirās? Es saku, ar to atšķirās, ka tu luterāņu baznīcā tev ieliks kastītē, rāmītī tev ieliks, un tu nevarēsi izpausties. Es saku, tu atrodies reliģijā, tu tur nevarēsi priecāties. Atnāk dzīvā draudzē, svētā gara draudzē, tur tev būs miers, prieks, tur būs dejas, tur būs slavēšana, tu tur var ripināties, slavēt, pielūgt. Tev neviens neizrādīs, kur tā kunga gars, tur ir brīvība, miers, prieks. Un tad viņš saprata, ar ko atšķirās reliģija no svētā gara dzīves draudzes. Amen. Jo Jēzus ir kungs, amen. Televīzija, to es pateiktu. Jēzus ir kungs, Jēzus valda.
Tā kā droši pievienojieties evanģelizācijas Dieva darbā. Mēs nezināsim, kur montēt. Tagad, kur mēs montējam? Kur mēs griežam ārā. Es domāju, ka var atstāt visu, jo tas kontekstā iet ar to, ko Daniels teica, ka reliģija ir reliģija. Ja reliģija viņa tādas ierobežo, tu nevari. Es esmu ievērojis, reliģiskā baznīcā tu nevari smieties. Ir tāda lieta, priecāties, tu nevari. Kas ir reliģiskā baznīca? Viņi uzskata, ka tu esi prātā sajiets. Ja tu ieej luterāņu katoļu draudzē, tu dejo slavēs. Tu vari būt arī dzīvā draudzē. Tev nepieņems. It kā dzīvā draudzē, bet reliģijā tu nevari darīt to, nevari darīt šitā, un visi pakļaus tu vienam kaut kādam tur centram, un mēs zinām, kā tas ir. Jā. Erika, pastāst līdz galam, saņemies. Jautājums kāds bija? Jautājums, par māsiņām. Par māsiņām, nē, mēs sapratām, ka tu reklamē. Kā tu iedzini kaktā māsiņu? Tu ārpus slimnīcas. Un dakteru slimnīcu. Daniel! Ko tu ar to gribi pateikt? Pagaid, vai tā Jēzus tā darītu? Atļauj Danieliem pabeigt. Kāds gads ar viņu runā? Pastāstiet. Jā, bija jautājums kāds. Atļauj viņiem pabeigt. Jā. Ārpus slimnīcas tu arī evaņģelizē. Jā, ārpus slimnīcas, jā. Mums šis ir darbs. Kas to sērga atrast? Es smējās. Šī ir prieka eļļa svaidījuma no tā kunga. Vairāk piepildu. Paldies, cienījamie skatītāji, ka bijāt ar mums. Viss ir svētāk ar vīnu, prieka eļļa. Pārplostošā mērā. Sviests. Pa brīvu. Daniel, tu pats sāki. Tā kā tie, kas vēlās saņemt svētā gara vīnu, svētā garu, iepriecu un to svaidījumu, brauciet uz evaņģelizācijām un pievienojieties Dieva darbā, un te jums atnāks tas prieks svaidījums, tā prieka eļļa, brauciet uz evaņģelizācijām, uz draudzi, un Dievs strādās, darbosies pie jums. Amen. Jēzus ir kungs. Varbūt varam to dziesmu arī padziedāt, vēlreiz paslavēt. Tās. Pēc stundā nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji tev pielūdz garā un patiesībā, jo tēvs tāds meklēks viņu tā pielūdz. Dievs ir gars viņu pielūdz, tiem ko būs pielūdz garā un patiesībā, jo tēvs tāds meklēks viņu tā pielūdz. Alleluja! Jāmen! Alleluja! Jāmen! Alleluja! Jāmen! Bez sekunde nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji tev pielūdz garā un patiesībā, jo tēvs tāds meklēks viņu tā pielūdz. Dievs ir gars viņu pielūdz, tiem to būs pielūdz garā un patiesībā, jo tēvs tāds meklēks viņu tā pielūdz. Kopā! Alleluja! Visi, kam nāk, to Alleluja! Jāmen! Alleluja! Jāmen! Alleluja! Jāmen! Jēzus ir kungs! Amen! Alleluja! Alleluja!
Aleluja! Slāva Dievam! Slāva Dievam! Jā. Kurš pielipināja? Daniel, tu pielipināji. Jā, nu, Ērika, es tev uzdošu vēl vienu jautājumu. Pastāsti, kā tu atgriezies, kāds bija tavs ceļš pie Jēzus? Nu, man ceļš bija pie Jēzus tā. Es biju skolās augu. Un savā laikā es augu Lieptas internāta skolā, jo es izaugu bez vecākiem. Bez tēva, bez mammas, un mamma aizgāja mūžībā, kad es nācu pasaulē, un paldies Dievam, ka viņa neiztaisīja abortu. Viņai cīnījās par vai man laist pasaulē, vai viņa paliek dzīvi. Nu, tur tā. Bet viņa izvēlējās dot man dzīvību. Lai gan pats pēc aizgāja mūžībā. Un tās pārdzīvoja mans zemes tēvs, pārdzīvoja un atdeva tā kā valsts apgādībā. Un, zini, es augu internāta skolā, Alūksnē. Un, ziniet, man likās, ka bērniem ir mammas, tētis, ja, kur gāja brīvdienās uz mājām. Es paliku skolā ravēt zāli, nu, tas ir dārzus, ganīt kādu govis, tur bija arī viņiem savas, ja, tā man ganībā. Un tad, kad piedzīvoju to, kad citiem vecākiem ir, nu, bērniem ir vecāki, un man nav. Un tad es sajūtu kādu brīdi, nu, ka man pietrūkst tās mīlestības, nu, tā kā pie kā, ar ko parunāties, pabūt kopā, izskatīt savu sirdi. Un, zini, augot, es jau biju nodomājis savā laikā, ka es vairs negribu dzīvot. Tas jau bija 6. 7. klase. Un man neredzēja dzīvē vairs jēgu, un kam es vispār esmu vajadzīgs. Un, zini, tad mēs skrējām bumbu spēli, gribējām ar bērniem spēlēt. Un es skrēju cauri vestibulam, un es izdzirdēju vārdu, ka būs filma par Jēzu Kristu no Nāceres. Un, kad es izdzirdēju, ka būs filma, man bija izvēle, vai iet bumbu spēlēt, vai palikt to filmu paskatīties. Bet man tas vārds uzrunāja Jēzus. Jo es biju daudz visāds vārds dzirdējis. Pēters, nu, Jānis vai Līga vai klases biedri, jā, visāds vārds. Bet pirmo reizi es izdzirdēju, ka būs to vārdu Jēzus. Un man tas tā iekrita sirdī. Un tad es atliku bumbu spēlēšanu un noklausījos un noskatījos šo filmu. Jēzus Kristus no Nāceres ir tāda filma. Pēc Lūkas evaņģēlija. Jā, pēc Lūkas evaņģēlija, jā. Starp citu, es ieteiktu citiem cilvēkiem arī šajā laikā izlasīt Lūkas evaņģēlija 24. nodaļu. Tas ir pēdējā nodaļa Lūkas evaņģēlija. Izlasiet, jā. Šajos svētkos tieši tuvojās. Un, kad es noskatījos šo filmu, Jēzus Kristus no Nāceres, man Dievs caur to filmu uzrunāja. Redzot, ko Jēzus darīja, apkārt labu darīdams, mīlēja cilvēkus, un kādā nāvē viņš gāja pie krusta. Kāpēc viņš gāja pie krusta? Un viņš parādīja savu to mīlestību līdz pēdējai elpas vilcienai. Un tad es eju tādu Dievu tūmu, Dievu mīlestību, ka ir kāds, kas mani ļoti mīl. Un tā kā Jēzu piesita krustā, es raudāju kā bērns. Kāpēc tik labu cilvēku, kurš gāja apkārt labi darīdams, mīlēdams cilvēks, darīja to, ka akli redz, kur līdz ir kropi kļūst taisni, neveseli kļūst veseli, miroņi ceļās augšā. Kāpēc tādu cilvēku vajag sist krustā? Un tad, kad viņš tos vārdus pēdējos pateica, pie kuras tēvs piedod viņiem, jo viņi nesaprot, ko viņi dara. Man tas uzrunāja tā mīlestība līdz pēdējai elpas vilcienam, ko Jēzus pateica. Un tad es raudāju un lūdzu piedošanu par saviem grēkiem, kur es esmu grēkojis. Un tad, kad es redzēju, ka Dievs viņu uzcēla no miroņiem augšā, tad bija iespēja to grēku lūkšanu skaitīt, nožēlot grēkus un ielaist Jēzu savā sirsniņā. Un es to darīju. Un es skaļi to izteicu. Lūkšanu pēc filmas tur ļāva. Sakiet skaļi, nepaturiet to sevi. Un tad es atkārtoju to lūkšanu. Un es sajūtu viņam tādu mīlestību, ka viņš ienāca manā dvēselē. Ienāca, ka ir kāds, kas man ļoti mīl. Un no tā brīža es sāku interesēties par viņu. Sāku lasīt, meklēt bibliotekā Bībeli, vai ir, sākumā tā skolotāja teica, ka nav klusu. Bībeli mums ir. Bet, tie vēl padomu laiki bija. Jā, tie bija padomu laiki. Tikai klusu tepat palasīja, bet nekur es tev tālāk nedošu to grāmatu. Un bibliotekā bija. Un tad es lasīju.
Un man Dievs sāka uzrunāt caur rakstu vietiem, un kaut tēvs māte tev astās, es tev neastāšu, es par tev gādāšu, rūpēšos. Jā, praviešos rakstīts. Jā, un tas kungs man sāka darīt, debes tēvs man ir kā tēvs, kas mani kompensē to mīlestību, ko es nesaņēmu no vecākiem. Un tad Dievs sāka dot ceļā cilvēkus, brāļus, māsas, Jēzu Kristu. Un es sajūtu kā viena ģimene, ka mums ir debes tēvs, ka tevi, man ir tēvs. Un tā ir tāda mīlestība, ko mums ikvienam vajag, jo ir tik daudz cilvēku, kuri kā ir vecāki, bet viņi jūtās vientuļi, nemīlēti. Bet to tukšu var tikai aizpildīt mūsu radītājs, tikai mūsu autors, kas ir radījis šo visumu, debesis, zemi, kas tev radīs mācas klēpī un veidos un dāvājis to dzīvību. Un, zini, tas bija tas, kas man ļauj turpmāk dzīvot un meklēt. Un kas meklē, tas arī atradīs, kas klauvēs, tam tiks atvērt. Bet šeit man atrada Jēzus, kur kā es bumbu gribēju spēlēt, bet es paliku skatoties šo filmu un tādā veidā man Jēzus sastapa un es piedzīvoju viņu to mīlestību. Un, protams, viņš sāka audzināt mūs. Jo, ko tēvs mīl, to viņš pamāca, pārmāca uz katru bērnu, kur viņš pieņems pie sevis, jo tēvs mūs ļoti mīl, tāpēc viņš grib mūs uzticēt tos dārgumus, kas viņam ir paredzēts katram no mums, tev un man. Tad raidījuma beigās mēs dosim iespēju, vai ne? Amen. Kāds no jums varēs skatīt šo lūkšanu priekšā, lai cilvēki var arī pieņemt Jēzu? Bet zīmīgi tas, ka tu dabūji glābšanu caur filmu, Jēzus bija tavs filmu varonis. Pats kļuva par filmu arī. Jā, un pats kļuva par filmu un filmu varoni citiem kā atbildi. Ja? Arī citi caur tavu filmu, caur tavu dziesmu iegūst pestīšanu. Jā, jo tam kungam viņš neierobežos, viņu nevar ielikt rāmī, jo viņam ir daudz dažādu veidu, kā aizskārt cilvēks, kā uzrunāt cilvēks, jo viņam katra cilvēka dvēsele ļoti dārga, katra cilvēka dvēsele. Un tad, kad tev atvērās garīgās acis, tad tu ieraudzi tā mūsu debes tēva to mīlestību, ka tu vairāk nevari vairs klusēt. Tu tiešām gribi iet un sludināt evaņģēli, tu gribi vienkārši to Kristus saldo smaržu izplatīt. Jā. Un katram cilvēkam ir personīgi jāpiedzīvo viņš, jo Jēzus klauvē, viņš šodien klauvē pie katra cilvēka sirds turvīm. Ja tu viņam pasaki, jā, viņš ienāks, viņš ciena tavu izvēli, gribi, tad tu netaisi durvis vaļā, jā, bet viņš ciena, viņš ar varu neienāks tavā sirdī, tavā dzīvē. Bet kas piesauks tā kunga vārdu, tas tiks glābts. Un ikvienam ir tā iespēja to saņemt to glābšanu, jo daudz cilvēki grib to dzīvību, grib to mīlestību, kur viņi ir, viss tas ir pie viņa. Protams, viņš caur tevi tēvs, debes tēvs grib izplatīt šo, jo tu arī tālāk atdos, jo tu vairāk tev piepildīs, jo viņam ir tik daudz ko dot. Viņš grib tevi un mani lietot. Amen, amen. Jā. Nav svarīgi no kādas ādas krāsas, no kādas valsts, cik tu esi bagāts vai nebagāts, vai tev kāda mašīna vai tāda, vai vispār ir vai nav. Te ir kaut kas vairāk. Amen. Amen. Jā, brīnišķīgs stāsts. Un, Daniel, kā tu iepazini kungu Jēzu Kristu? Es jau uzaugu kristīgā ģimenē, ka es tiecu baptistu draudzē. Tukumā. Un tad kādreiz baptistu draudz bija, kas nezinu, tur bija centrā bija kapliča. Tur gājām iekšā uz draudzi vai ārā, tur bija padomu laikā kapliča galā. Tagad tur ir luterāņu draudzē kaut kāda office, kaut kā sen viss pamainījies, jo mums tā luterāņu draudzes, tā palīga telpa bija, tur bija baptistiem un adventistiem draudzes, bet tagad jau baptistu draudze ir liela telpa, kā atnāca brīvība, un ir Talsielā Tukumā baptistu draudze lejā, un adventisti ir kaut kādi bagātāki, kaut kā Dievs devis vairāk, viņi ir kaut kādi uzņēmēji, kaut kā tā, viņiem ir Tukumā centrā tuvāk adventistā draudze. Tā kā es izaugu kristīgā ģimenē, viss bija kārtībā. Tikai slavu Dievam par baptistiem, par citiem kristiešiem, bet ir lietas, kur Dievs ved tālāk. Ka mēs varam dzert svētā gara vīnu, piepildīties, saņemt prieku no tā kunga.
Jo reliģiskā draudzē tev nesapratīs, tev var izmest ārā, tu sāks priecāties vai dejot, vai nu, jūs paši zināt ļoti labi to lietu, kā tas ir, ja? Halleluja, slavu Dievam, jā. Ēriks, mums grib nolasīt kādu raksturiet. Dieva vārdi, kam ir sirdī lasīt, ja? Jā, jo man ir tas, ka daudz cilvēki grib padzerties, viņi grib sastapt to kungu, jā. Un teiksim, ka nonāk tas svaidījums, Dieva klābūtne, Dieva svaidījums. Cilvēki saka, ko tu esi dzēris, vai es gribu to. Ko tu esi lietojis? Ko tu esi lietojis, bet to nevar par naudu nopirkt, ne par ko. Ne par kādiem līdzekļiem. Tos kungs izlai savu to garu, savu žēlastību, savu mīlestību, un tu izbaudi. Tas ir kungs labs, ka tev sprāks tie korķi ārā. Un tad tā upe sāk plūst, kā Jēzus saka, kad dzīvo ūdens traumas plūst. Un tas ir tas, ko cilvēki vēlās. Jo pasauli piedāvā viltojumu, viltojumu. Tas kungs dod oriģinālas lietas, vai ne? Kaut ko tīru. Amen. Tīru mantu. Jā. Paģiris nepaliek. Nav nekāds piejaukums. Tieši tā ir. Un tu pūt trubiņā. Un nekā nav. Jā, bet es jau zem esmu. Jā. Policija, mēs braucam, policija notur un saka, pūt trubiņā. Izskatās, ka mēs esam pillā. Lietojuši. It kā mēs esam pillā, laicīgā ziņā. Ko teica papstuļi? Patiesībā mēs esam svēto garu piepildīt. Pūt trubiņā, it kā tu izskaties pillā, ka trubiņā iepūt policija nekā nav. Viņi nesaprot, kas palietā. Jo Dieva vārdā ir teikt, ik viens cilvēks, kas piesauks tā kunga vārdu, tiks glābt. Un cilvēkam ir ļoti labi, ka viņš pats to saka, ka ne tikai dzird, ka kur tu ņem to priek, kur tu ņem to, bet ik viens, kas piesauks tā kunga vārdu, tiks glābts. Un tas ir jāpasaka tev pašam skaļi. Vienkārši kaut pār lūpām izsaki, jā, lai garīgā pasaule dzird. Dievs tāpat zina tavu sirdi, bet tev kādreiz tas solis ir jāspēr. Un ne par velti teiks Dieva vārdā, kas piesauks tā kunga vārdu, tiks glābts. Un tāpēc man gribētos, lai cilvēki, kas dzird mūsu vai redz, jā, piesauc turpat, kur tu esi, vai tu esi slimnīcā, vai tu esi tur mājās, vai tu esi mašīnā, vai tu esi kaut mūsu dzird, nezinu, no kuras vietas, jā, bet tu piesauc. Un gribētu vadīt tajā lūkšanā, jā, un reāli, ka tev nav jālido uz kosmosu, jā, meklē, kur ir Dievs, bet viņš ir tavā sirdī, tavā mutē, ienāk tavā sirdī. Mēs varam skatīt to lūkšanu. Ja tu vēlies Jēzu sirsniņā, tad tu atkārto šo lūkšanu. Bet saki to skaļi. Dargais Jēzu, Dārgais Jēzu, Dargais Jēzu, piedod visus manus grēkus, piedod visus manus ko es esmu grēkus, darījis, ko es ko es esmu līdz darījis, šai dienai. līdz šai dienai. Apzināti vai neapzināti. Apzināti vai Tu visu to neapzināti. redzēji, Tu visu to redzēji, dzirdēji, dzirdēji. tu tagad mani dzirdi. Tu tagad mani Un redzi. dzirdi un redzi. Lūdzu, Un lūdzu, pieņem mani, pieņem tāds mani kāds es esmu, tādu, kāds es esmu, un palīdzi man, un palīdzi būt man, tādam, būt tādam, kādu tu mani gribi redzēt, kādu tu gribi mani redzēt dzirdēt. un dzirdēt. Jēzu, Jēzu, palīdzi man, palīdzi man, piedot visiem tiem cilvēkiem, piedot visiem tiem kas man cilvēkiem, dzīvē pārdarījuši. kas man dzīvē pāri darījuši. Es no savas puses Es no savas puses piedodu visiem, piedodu visiem, kā tu man esi piedevis. kā tu man esi piedevis. Jēzu, Jēzu, esi mans kungs un glābējs. esi mans kungs un glābējs. Paldies tev Paldies par tev visu, par visu, par krustu, par krustu, par tām izlietēm asinīm. par tavām izlietām asinīm. Un paldies tev, Jēzu, Un paldies tev, Jēzu, ka tu pieņem mani ka tu pieņem mani visā mūžībā. visā mūžībā. Tā mūžībā. Amen. Āmen. Amen. Paldies jums, brāļi, ka jūs atnācāt, parunājām, nofilmējāmies. Mēs ar Māri ceram, ka tā nav pēdējā reize. Mēs vēl tiksimies, ja Dievs dos. Un varbūt būs sponsors lielajai filmai. Jā. Jā. Un paldies jums par prieka svaidījumu, ko atnesāt. Jā, sen tā nebija smējies. Šitā smējies es nebiju. Es domāju, ka kaut kāda dziedināšana notiek tajā Tieši, brīdī, jā. kad tie smiekli nāk iekšēji procesi, tos, kurus mēs nevaram izprast ar savu dabīgo prātu. Un tāpatās arī tas var iziet cauri ekrāniem. Un mēs runājam par depresiju šodien, jā. Kad no šīs dziesmas, bet stunda nāk, jā, un ir jau klāt, kad Dievs noņem depresiju. Kad Dievs noņem Jā. depresiju arī caur smiekliem. Un Tieši tātad tā. skatītāji, kas smējās ar mums kopā, es domāju, ka arī jums Dievs pieskārās un
notika kaut kāda iekšēja dziedināšanas procesi. Amen. Mēs varbūt varam to dziesmu nodziedāt, kā parasti dziedam evanģelizācijā. Kuru dziesmu? Ir tā. Jēzus ir kungs. Žanete, Jēzus ir kungs. Dziesmu būtu labi. Slava viņam skan. Ne tā, bet... Aleluja, 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 aleluja. Bet arī vēl bija. Vēl paslavēsim. Jēzus ir kungs. 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 Jēzus ir kungs, Jēzum slāvas skan. Aleluja, aleluja, aleluja.